Labdieniņa dieniņā. Turpināšu savus Dainu atklāsmes. Un pagājušajā reizē es apstājos pie gods, goddevīgums, gods kauns. Dažas Dainas nolasīju, un šeit es gribu turpināt šo tēmu. Tā ir Ernesta Brastiņa tikuma dziesmu grāmata, kur ir pārizdota. Un 1997. gadā Zvaigzne ABC pārizdeva šo te grāmatiņu. Tā. Godam dzimu, godam augu, godam gribu padzīvot, godam gribu padzīvot. Godam manis augumiņas vai ir liels, vai ir mazs, vai ir liels, vai ir mazs. Godu var izjaukt vai nonākt negodā sava prāta un auguma dziņu rezultātā. Teiksim, mētene, kura pazaudē godu, priekšlaicīgi stājoties dzimuma attiecībās, pazaudēt savu vainagu, nespēja valdīt savas dziņas, nespēja valdīt savus seksuālos impulsus, un tādā veidā nonāk negodā. Lai kur biju dziedu dziesmu, tas dievami patikās, tas dievami patikās. Nes ar godu vaina dziņu, tas jaunai piederās, tas jaunai piederās. Lai kur biju dziedu dziesmu, tas dievam patikās. Tad šeit pilnīgi skaidri un gaiši pateikts tas, ka dievam tīkamās darbības ir dziesmu dziedāšana, un tieši dievu dziesmu dziedāšana. Un dziesmas arī atšķirās, viņas ir dažādas. Ir zemāko čakru līmenī dziesmas, kas ved uz leju, un ir dziesmas, kas ceļ, kas maina garu, kas maina visu eksistenci un apkārtējo vibrāciju izmaina. Un tās dziesmas ir dievam tīkams. Jā. Un nes ar godu vainadziņu, tas jaunai piederās, ja vainags tā ir nevainība, nevainības šis te vainags. Un tad, kad tiek nocelts vainags, tas nozīmē, ka šī meitene zaudē nevainību. Un tad pilnīgi skaidri jau ielikt šis te pamats un šīs te pamatvērtības, kā dzīvot. Un vēl, kas man nāk prātā, šī laikmetā veidās ir teikts, ka vienīgais ceļš ārā no šīs ilūzijas pasaules ir Dievu vārdu daudzināšana. Un tas tur tiek pieminēts 3 reizes, kā absolūtā patiesība, ka vienīgais veids, vienīgais ceļš pie Dieva ir Dieva dziesmu dziedāšana. Un šeit arī būtībā laiku pa laikam Dainās šīs te atklājās. Ar godiņu, ne ar zeltu sudrabiņu, ne ar zeltu sudrabiņu. Zeltu sudrabu gan dabūs, goda vairs nedabūs, goda vairs nedabūs. Un tad cilvēks, kurš šajā dzīvē ir pazaudējis godu, pat ja viņš pārceļās uz citu vietu, uz citu teritoriju, viņam ir jāiet ļoti dziļā askēzē, lai šo godu atgūtu. Un tie ir daudzi gadi, vismaz 9-10 gadi no dzīves. Aiziet pilnībā no sabiedrības projām ir iespējams sevi repatriēt un atjaunot statusā. Un iespējams tad arī ne tanī vietā, kur viņš ir šo godu pazaudējis. Visticamāk, ka tā ir cita zeme, kur viņš sev pierāda no labākās puses un vairs neatkārto vecās kļūdas. Un te ir teikts, ka var pazaudēt ar godiņu, ne ar zeltu sudrabiņu. Ja, kad ne ar zeltu, ne sudrabu nevar šo te godu savu to garīgi izveidoto pūru, viņu nevar nopirkt. Zelts, sudrabs, to var dabūt, un tas var izputēt, ja. Varbūt turot godu, tu var pazaudēt zeltu sudrabu, bet to tu atjaunosi, bet godu tu neatjaunosi. Godu būs pagrūti atjaunot, ja. Labāk zelta naudu. Labāk zelta naudu. Labāk redzu zelta naudu, ugunī sadegot, nekā savu augumiņu, negodāji paliekot.
Atkal pieminēts ir augums, tātad šīs te ķermeniskās vajadzības, šie te instinkti ir tie, kas spēj sagraut šo te godu. Un šeit tiek pieminēts, ka labāk šis te zelts un sudrabs izzūd, un cilvēks paliek nabagos, bet ar godu, nekā bagāts un bez goda. Vīla mani tautu dēls, solīs ieku sudrabiņa, solīs ieku sudrabiņa, es nevaru godu pirkt ne par zelta vezumiņu, ne par zelta vazumiņu. Sola bagātību, bet meitene redz, kad šim tautu dēlam viņam nav pietiekoši augsti godu principi. Tā brālīši dzīvojot, mēs godā neiesim, mēs godāji neiesim, mēs mieklāji ieliksim savu tēva novadiņu, savu tēva novadiņu. Redz, kur šeit rezonē arī uz novadu, uz apkārtējo cilvēku dzīvēm rezonē vienas negodīgas un negodā esošas ģimenes dzīvi. Sanāk iedomājieties, iztēloties tādu principu, kad bija viensētu sistēma un noteikts viensētu skaits kaut kādā noteiktā novadā, un kad viss šis novads viņi dzīvo tā kā ļoti dievišķīgu dzīvi, garīgi un materiāli sakārtot dzīvi, un pēkšņi vienā no sētām, vienā no dzimtas īpašumiem, sākās izvērtība. Un šie cilvēki, šī neslava aiziet pasaulē, aiziet pāri 9 novadiņi, pāri 3-9 novadiņi tālāk. Un cilvēki jau visā pasaulē pēc kaut kāda laika iespējams uzzina, ka tanī novadā tur kaut kādi cilvēki neriktīgi dzīvo. Bet tādā veidā viss novads tiek norakstīts. Un tāpēc ļoti svarīgi, ka visi kolektīvi turās pie augstiem morāles principiem, jo tad par šo kolektīvu spriež arī pārējie apkārtējie. Un tas attiecās arī uz tautu. Ja mūsu tauta kā tauta šobrīd ir zaudējusi savu morālo stāju, bet to var atgūt, bet tur ir vajadzīgs ilgs laiks. Un tāpat arī pārējās tautas nav jau kaut kādi izņēmumi. Varbūt vienīgi kaut kādi Amazonas džungļu indiāņu ciltis. Bet šeit jau praktiski visas tautas ir sakompromitētas. Tas, kādā sistēmā mēs esam ielikti, kādā mēs dzīvojam, kādā dzimst mūsu bērni, tā jau ir pilnīgi pretēji visam tam, ko mēs šeit lasam, kādas ir bijušas. Lūk, tātad šeit man nāk prātā ideja par kopienām, kad iziešana no šīs situācijas ir iespējama, kad līdzīgi domājušie cilvēki ar vienu garīgo konceptu sanāk vienkopis, sāk dzīvot un viens otram palīdz noturēt šo te garīgu morālo stāju, palīdz arī materiālā dzīvē un tādā veidā uzlabo kopējo kolektīvo šo te garu, likumības garu. Reku vēlreiz nolasīšu to pašu dainu. Tā brālīši dzīvojot, mēs godā neiesim, mēs godāji neiesim, mēs mieklāji ieliksim sava tēva novadiņu, sava tēva novadiņu. Klausu jaunu, klausu vecu, bāliņos dzīvodama, jaunu vecu klausīdama, kļuvu ļaužu godiņā. Meitene pazemīga un aizejot tautās, tas ir tas, kas man nāk šobrīd. Var jau būt, kad ir vēl kaut kāda līmeņa zināšanas pie katras dainas, viņas vismaz ir 2-3 līmeņos, var saprast sevišķi sakrālās dainas. Turpat līdz 9 līmeņiem un vairāk, kādos viņas tiks atcerēts. Bet man nāk
tā kā vizuālie tēli šajā laikā, kad es lasu un es stāstu vienu no šiem te plauktiem. Tas nav obligāti, ka tieši tā kā es stāstu, ka tieši tā, autoritatīvi, ja es dodu informāciju un ka tā ir jāuztver. Nē. Tas ir tas, ko man rāda, tas ir tas, ko es redzu, jā. Klausu jaunu, klausu vecu, bāliņos dzīvodam, jaunu vecu klausīdama, kļuvu ļaužu godiņā. Jā, meitene tātad pazemīga, viņa ir izdota pie vīra ļoti tālu, kaut kur projām no dzimtās zemes, un tanī novadā un tanī zemē tur ir drusku cita tradīcija, tāpēc pat mazi bērni un pieauguši cilvēki, viņi zina, kā pareizāk darīt. Un, ja tu biji savā novadā, savā zemē, tu darīji to lietu tā, tad tur dari savādāk, tāpēc ieklausies gan jaunajos, gan vecajos, jo šeit ir bišķi cita kārtība nekā tā kārtība, no kuras tu nāc. Un tāpēc šī meitene ar pazemīgu prātu noskaņojumu pieņem visu, ko viņai saka, un agri vai vēlu dabūna sev līdz tam līmenim, ka viņa nokļūst godā, jo cilvēki redz, ka viņa cenšas un ka viņai sanāk. Nieka ļaudis goda grib, kas niekami godu dos, ne dubļiemi ziedi aug, ne niekami godu deva. Nieka ļaudis visticamāk ir tie cilvēki, kas ir šo te godu pazaudējuši vai sākotnēji nav ieguvuši. Un dažādi iemesli, dažādi apsvērumi pēc, gan objektīvi, gan neobjektīvi. Katrā ziņā mēs jau redzam to, ko mēs redzam. Ja mēs redzam cilvēku, kurš ir nodzēries, tad mēs viņu nenosodam, bet tāpat laikā mēs nevaram viņu arī godināt. Tas nekas, ka viņam ir bijis objektīvs iemesls nodzerties, jā. Bet mēs viņu nespējam godināt, jo viņš ir degradējies. Un tāpat arī šeit nieka ļaudis ir tie cilvēki, kas ir degradējušies, viņiem godu nekādi nav iespējams dot. Un te pieminēti dubļi ir rodas no nepārtraukts mīcīšanās vai iešanas pa šiem dubļiem. Tur brauc pajūgi, iet cilvēki, zirgi jāj un veidojās no smiltīm, no viendabīga ceļa veidojās dubļi slapjā laikā. Un tāpēc arī pieminēti dubļi, jo slapš laiks, viņš ir tā kā nomākts laiks, nomācošs laiks un sevišķi šajā platumgrādā, ja, varbūt dienvidos tā ir svētība, slapjums, bet šeit, piemēram, pārāk ilgs slapjums un dubļi rada negatīvu šo te skatījumu. Un šie te nieka ļaudziņi salīdzināti ar dubļiem ir. Un dubļos neaug ziedi, viņi tiek nobradāti. Muļķe, tautu meita, kur tik muļķe gadījās. Satiek manu māmulīti, nemācēja godu dot. Kur te ir tas, kas mūsdienās ir pazudis jau pa lielam ņemot ar atsevišķiem izņēmumiem, ja, kad ir jāgodina savas otras pusītes vecāki, vienalga, kādi viņi ir un kas viņi ir un ar ko viņi nodarbojās. Viņi ir jāgodina, jo tu jau esi iegājis tajā dzimtā, tu esi savienojis šīs dzimtas savu un savas izredzētās dzimtu, tu esi savienojis. Līdz ar to, un tava otra pusīte ir cēlusies no tās dzimtas, un tev ir jāgodina tā dzimta. Mucā audzis tas dēliņas, paspundiņu barināts, nesaprata godu dot savas sievas māmuļai. Ja, tur
Tā tad bija runa par to, kad meitene nedod, vai pareizāk sakot, meitene nedod godu māmulītei. Tad šeit ir otrādi, šeit dēls nedod godu. Un muca audzis un pa spundu barots ir tāds teiciens, tad šeit viņš ir dainā ielikts. Nesaprata godu dot savas sievas māmuļai. Jā. Acīm redzot, ir māte atbraukus ciemos vai kaut kā viņi ir satikušies kaut kur, un viņš nereaģē. Tas mūsdienās ļoti raksturīgi ir. Bet senāk tas bija neiedomājami. Gan labi tiesveši ļaudīs, gan labi dieviņam godiņu dēvā, gan labi dieviņam godiņu dēvā, gan labi tiesveši ļaudīs, gan labi dieviņam godiņu dēvā, gan labi dieviņam godiņu dēvā. Kā godu Dievam dod? Dievs ir līdzās ar mums katru dienu. Viņš ir trijās izpausmes formās, kā visa esošā kopā saturošais elements, kā viena vieta esošais virsdvēseli, katrs dzīvās būtnes sirdī, un kā atsevišķi esoša personība savā garīgajā veidolā un garīgajā pasaulē. Un visus šos veidolus, visus šīs dieva izpausmes ir visu laiku klātesošas. Mēs dzīvojam šajā dieva laukā, un pirmais, kas mums ir, tas ir Dievs. Un pēdējais, kas mums ir, tas ir Dievs. No Dieva mēs esam cēlušies, un pie Dieva mēs Dievā atgriežamies. Un būtībā nevis kaut kur pazūdam, izplūstam, bet mēs savas personības saglabājam arī pēc šīs dzīves. Un līdz ar to pirmais, kas mums ir jāgona, tas ir Dievs. Un šeit ir novērojams, kad sveši ļaudis godina Dievu. Un tas ir tas, kas man patīk arī cilvēkos, kas katru dienu praktizē šo te saiknes jogu, saiknes praksi, ir tas, ka šie cilvēki katru dienu no rīta vakarā godina Dievu. Tādā veidā šo te saikni uzturot un uzlabojot savu dzīvi. Tālāk es neesmu atzīmējis vairāk, bet gods kauns turpinās. Te vēl ir divas lapas. Tad lasīšu vietas, kuras nav atzīmētas, mēģināšu trāpīt uz pareizajām dainām. Pāduši, padzēruši, Dievam godu nodevuši, Dieviņš arī godu grib par maizītes devumiņu. Tātad šeit ir nodevuši, tas nozīmē atdevuši vai devuši godu Dievam. Ja? Un praktiski viss, kas mums nāk, tas nāk no Dieva. Pilnīgi viss. Arī domas, kuras maina šo realitāti, arī nāk no Dieva. Ir domas, kas nāk no lejas, no zemākajiem instinktiem, bet ir runa par padomu, ir runa par tām augstākajām domām, kas mūsos rodas kā padoms. Un arī jebkuras materiālās lietas, materiālās svētības arī ir no Dieva atkarīgas. Un tāpēc tiek godāts Dievs, jo gan materiālā pasaule, gan garīgā pasaule ir no Dieva izrietošas. Pāduši, padzēruši, pateicamies Dieviņam, Mārai arī godu dod,
par galdiņa paklājumu, Māra, materiālās pasaules, teiksim tā, mātišķais aspekts, būtībā viss šitā materiālā pasaule ir sievišķa. Un viss šī, tāpēc ir diezgan varbūt tāda liela pretruna, runājot par seniem cilvēkiem, rodas skaidrs priekšstats, ka viņi ir dzīvojuši tādā absolūti ideālā matriarchātā, jo visur ir mātišķais princips, tāda māte un tāda, un mātes godināšana, un ļoti daudz ir, kas saistās tieši ar sievišķības godināšanu arī. Un šeit arī tiek pieminēta Māra kā materiālās pasaules dvēsele, kā materiālās pasaules būtība, ja? Un ko es gribēju ar to teikt? Nāks laiks, nāks padoms, ja? Ar godiņu dziesmu dziedu, tas Dievam patīkās, tas Dievam ir patīkās. Ar godiņu dziedādama nolikšu savu vaiņadziņu. Rekuržā atkal par dziedāšanu. Ar godiņu dziesmu dzied, tas nozīmē to, ka šīs dziesmas tiešām ir veltītas Dievam, jo var dziedāt arī bez goda. Mūsdienu ļoti daudz dziesmas ir bezgožu dziesmas, kas ved uz leju. Bet šeit ir ar goda dziesmas, tas ir Dievam tīkams dziesmas, ja? Un ar godiņu dziedādam nolikšu savu vainadziņu, respektīvi viņa atdosies savam izredzētajam. Viņa visu mūžu, visu to laika periodu, es nezinu, līdz 18, 19, 20 gadiem ir krājuši šo te godu un nāk no godīgas ģimenes. Un šeit viņa arī stājas attiecībās, jā, pēc laulības. Un ar godiņu dziedādama, jā, dziedot, atdod savu augumu savam izredzētājam. Diezgan skaisti. Tā. Protiet kaunu sveši ļaudis, ceļaties kaiņās, nu ienāca mūsu māsiņa, kā ieviņa ziedēdama. Es domāju, ka tas ir te divi varianti, vai nu viņa šobrīd stājas laulībā, un visi tie cilvēki, kas ir pie galda, viņi pieceļās kājās, vai arī viņa ir grūtniecībā, un arī visi pieceļās kājās. Jūs varat iztēloties, ka kaut kas tāds notiek mūsdienās, es nevaru, bet es iztēlojos, un man rāda to ainiņu, kad ienāk šī te meitene, ienāk istabā, un visi cilvēki pieceļās kājās. Tas kaut kas ļoti skaists, ļoti interesanti, kāda šī senā kultūra bijusi. Ozolam ir bieza miza, lēni lapas darināja, kas godīgs tēva dēls, lēni laida valodiņu, pamatīgums. Ozols kā pamatīgums simbols, kā ilgmūžības simbols un kā gudrības simbols. Un kas godīgs tēva dēls, lēni laida valodiņu. Tas nozīmē to, ka viņš ir lēnprātīgs. Lēnprātība var liecināt par dziļu gudrību. Puisis puišam godu deva, nosaņēma cepurīti, meitas savu godu nesa zem baltoja villainīti,
zembaltoja villainīti. Tad varat iztēloties, ka aristokrātiskas dzimtas, tas ir vairāk nekā 1000 gadu atpakaļ. Jā. Iespējams arī dažu 100 gadu atpakaļ. Bet katrā ziņā ne kristietības ienākšanas periodā, jā, bet tas ir pirms visiem šitiem iekarojumiem vēl. Kad dod godu, noņemot cepuri, tas nav nekāds Anglijā izdomāts rituāls, tas ir rekur senajiem mūsu senčiem. Un meita savu godu nes zem balto villainīti, kas apakšā ir. Apakšā ir daļš augumiņš. Un ja šis daļais augumiņš ir saglabāts nevainīgs, jo te ir pieminēts meitas, nevis sievas, jā. Meita savu godu nes zem balto villainīti, tad tas ir rādītājs. Tas ir ļoti augsts garīgi materiāls kultūras rādītājs. Ja. Jo senāk cilvēki, viņi bija bagāti tikai pie tā nosacījuma, kad viņi bija arī tikumīgi. Tagad ir otrādāk. Bet tam visam ir dots laiks, lai atgrieztos atpakaļ tajā attīstības periodā, kurā bija šeit zelta laikmets. Ja. Un šādā zelta laikmetā mums ir jāatgriežas. Kad bagāts ir tas, kurš ir morāli augsts un tikumīgs. Ja. Nevis tas, kurš ir caur netikumīgu dzīvi iegūst bagātību, apčakarējot visus pārējos. Interesanti, Daini. Ļoti interesanti. Kas godīga meitenīte, godam laida valodiņu. Kas bija kāda negodīga, vārdi arī negodīgi. Kas bija kāda negodīga, vārdi arī negodīgi. Valoda parāda cilvēku, kamā viņš dzīvo, kādās noskaņās un kādā garīgajā līmenī viņš atrodās. Godā Dievis mani deva, godā māte audzināja. Tik es tiku negodā, caur netiklu tēva dēlu. Rekurtē ir viens no svarīgākajiem momentiem, kas šobrīd notiek ar mums, ar cilvēkiem kopumā un ar tautām. Kad mēs varējām piedzimt godā, Dievs mums dod godā. Dievs jau sākotnēji mūsos dod šo te goda paketi, šo te mūsu pozitīvo īpašību asi, vērtību asi. Mēs piedzimstam un uzaugam pie godīgas mātes, kurā mūs godīgi ir audzinājusi tikumā. Bet aizejot tautās, aprecoties, un šajā gadījumā meita aiziet pie netikla tēva dēla, tātad acīm redzot, viņš ir maskējies pirms tam, un tas ir arī mūsdienās ļoti izteikti, kad iepazīšanās stadijā mēs esam vislabākie un visforšākie cilvēki pasaulē. Tad, kad mēs aprecamies, mēs atgriežamies pie tā līmeņa, kādā mēs atrodamies. Un nevienmēr tas līmenis ir labākais. Un šeit ir tā, kad viņi ir izgājusi, kļūdas pēc izgājusi pie netikla tēva dēla. Jā, interesanti, ka meitas vairāk saistās ar mātēm un dēli ar tēviem. Un tāpēc pārmetums, ja ir netikumīgi dēli, tad pārmetums ir tēviem, un ja ir netikumīgas meitas, tad pārmetums ir mātēm. To es arī novērojis Dainās. Un te uzreiz rekur uzliekās uz dzimtu arī virsū zīmogs, kad tēva dēls. Tātad, kura tēva dēls? Tāda un tāda tēva dēls. Tā ir tā dzimta. Un momentāli ir veidojas šis priekšstatu zīmogs, kuru ir grūti noņemt. Jā. Tikai paudzēm ejot var noņemt to zīmogu. Sēdi meita, gaidi godu, neba tava laime sēda.
nebatava laime sēd, laimē zirgi nosvīduši, tev vietiņas meklējot. Laimē zirgi nosvīduši, tev vietiņu meklējot, respektīvi laime. Laime un laime ir sinonīmi, un laimas zirgi tas ir laiks, un tas ir spēks, un daudz kas cits vēl. Un laimā ir arī šis te karmiskais faktors. Un ir tā, ka šī te meitene šajā dzīvē ir pietiekoši tikumīga, un viņai ir jānotur šis te tikums, viņai ir jāpretojās šīm te ķermeniski prātiskajām ziņām, un jāgaida, kad viņas vieta tiks ierādīta, jo katram cilvēkam ir sagatavot savu laimi, bet vai mēs spējam viņu saņemt, vai mēs šo laimi, vai mēs esam gatavi, un vai mēs esam šīs laimes cienīgi, tas ir jautājums. Un, protams, kad šī laime var būt maziņa un šī laime var būt liela, tas ir atkarīgs no tā, ko mēs esam darījuši iepriekšējās inkarnācijās, iepriekšējās dzimšanās šeit uz zemes un ko mēs esam sadarījuši šajā dzīvē. Jo iespējams, ka mēs savu laimi esam jau palaiduši garām ar kaut kādām savām nepareizajām rīcībām. Un šeit meitene tiek brīdināta, viņa saka, sēdi klusu, mierīgi. Gaidi savu laimi, laimi jau tev meklē tavu šo te liktenes nišu, tavu šo te laimīti. Jā. Lūk, par godu es beidzu lasīt, nākamais ir Rātnums savvaļa, tas arī interesanta tēma, Rātnums savvaļa. Ernesta Brastiņa grāmatā, bet šeit gribu nocitēt savas grāmatas, Laimes pēdās. Tieši par godu, ko es esmu rakstījis, un atkal jau nevienreiz vietām pārlasot šo te grāmatu, es saprotu, ka nav nekādas pretrunas. Vietām ir varbūt kaut kādas dažas kļūdiņas, bet pamatā šeit ir tas, kur atkal es varu parakstīties zem tā, ko es esmu rakstījis jau kaut kādus gadus atpakaļ. Jo es izmantošu gadījumu, tad noreklamēšu vēlreiz šo grāmatu. Es viņu rakstīju nepārspīlējot 20 gadus, un viņa sākumā bija ļoti bieza, un tad viņa kļuva ļoti plāna, un es atstāju šajā grāmatā tikai pašu svarīgāko. Jā. Un šobrīd jau ir pagājuši kaut kādi 5 gadi, kopš šī grāmata bija izdota, un vēlreiz pārlasot, es saprotu, jā, ir. Un šobrīd ir savākta līdzekļi apmēram 500 eiro, tas ir ļoti maz. Mums ir vajadzīgs vēl 1500 eiro, lai šo grāmatu izdotu. Protams, var mazāk arī, vai tad mazāks metiens būs un viņa būs dārgāka, bet šeit es izmantoju gadījumu un atvainojos tiem cilvēkiem, kas jau ir ziedojuši, ja, kad kavējās šīs. Jūs varat, ja jūs nevarat sagaidīt, jūs varat prasīt to naudu atpakaļ, es jums viņu atmaksāšu jūsu kontā. Bet, jā, tā tad grāmatu mēs pārizdosim. Vienkārši visam savs laiks. No šīs grāmatas es gribu nolasīt par godu, godavību un godīgumu. Pretējās īpašības negods, slikta slava, necieņa, negodīgums. Godavīgs, goda cilvēks, tas, kurš ciena gan sevi, gan citu cilvēku izvēles brīvību un ir taisnīgs pret citiem. Bez lepnības sirdī gatavs jebkurā brīdī godināt kādu, kurš ir godināšanas vērts. Viņš neizmanto savu statusu manipulācijām ar cilvēkiem. Ar godu dzīvot sanāk nozīmē nepārkāpt morāles nosacījumu kopumu. Godprātīgam cilvēkam nav jānožēlo savu rīcība, jo viņa motivācija ir tīra. Šādi dzīvojot veidojas goddevīgums, jeb spēja dot pienācīgu godu, cieņu noteiktiem cilvēkiem saskaņā ar viņu stāvokli, statusu un dzīves apstākļiem. Senāk, kad sabiedriskā iekārta bija vērsta uz izaugsmes virzienā, tikai goda cilvēks varēja būt situēts turīgs. Turība neuzlika lepnības zīmogu, jo bija iegūta ar rūpīgu darbu un cēlu attieksmi pret dzīvi. Vārds goddevīgs ietver 2 vārdus – gods un devīgs. Tas nozīmē, ka goda cilvēks ir arī devīgs dāsns. Viņš ir pretim nākošs un atsaucīgs.
Lūk, tā tad par godu. 10 gadu ciklā cilvēks spēja mainīties, ja viņš šajā laika periodā vairs tā kā neatkārto šīs te kļūdas, viņš spēja izmainīties. Bet ja šīs kļūdas pēc tam viņš atkārto, tad atkal ir vajadzīgs šis te ilgais laiks un iespējams pat pilnībā jānomaina dzīves vieta. Tā daudz ir darījuši. Daudz ir aizgājuši vientulībā, daudz ir aizgājuši arī kaut kādās tādās garīgās praksēs, lai kaut kādā veidā tomēr izmainītu savu mentalitāti, savu to dzīves, iepriekšējā dzīvē sadarītos darbus. Nedarbus, var teikt. Lūk. Tāpēc mums ir jānodarbojās ar savas saiknes atjaunošanu ar Dievu un ar cilvēkiem, kuri ir šajā saiknē. Tad pirmkārt mums ir Dievu godināšana sevī, savā ģimenē, kas automātiski rezonē uz mūsu dvēselēm un pārnesās uz materiālo pasauli. Nevar būt savādāk, nevar būt ekonomika pirmajā vietā. Garīgai dzīvē jābūt pirmajā vietā. Pie tam ārpus reliģijas rāmjiem. Tam ir jābūt brīvība. Brīvībā dzimst mīlestība pret Dievu, nevis reliģiskajos rāmjos. Bet savukārt, lai nokļūtu līdz mīļa esības stāvoklim, kas ir dievišķi, ir jābūt disciplīnai, un šī disciplīna nosacīta ir rāmis. Tāpēc ir vajadzīgs saprāts, lai tu turot šo te disciplīnu sevi un katru dienu godinot un daudzinot Dievu, lai tu tomēr spēj būt savā garā brīvs. Ar Dieviņu sanācām, ar Dieviņu šķiramies līdz tai reizītē, līdz tai dieniņai. Paldies par uzmanību.